Labrīt, mīļie draugi! Labrīt, mīļie skolas biedri! Labrīt, mūsu skolotāji un skolēnu vecāki! Labrīt mūsu skolai un labrīt visai Juglai! Vasara bija arī nozīmīgiem notikumiem bagāta. Augustā ar plašu un daudzveidīgu programmu tika atklāta Latvijas Nacionālā bibliotēka, jeb Gaismas pils. Notika Daņu skapja pārvešana uz bibliotēkas jauno ēku. Novadu diena visos bibliotēkas stāvos. Ik viens varējām atstāt stacijās savus vēstījumus uz vēstījumu sienas. Piedalīties visas tautas salasīšanās pasākumā, jo latvieši ir ne tikai dziedātāji, bet arī lasītāji tauta. Latvija ir dzejas lielvalsts, jo dzejnieki, sākot no Ausekļa līdz Imantam Ziedonim, ir bijuši tie, kas veidojuši atmodu brīvu Latvijas valsti. Šogad arī apritēja 25 gadi, kopš tika organizēts Baltijas ceļš, unikāla masu demonstrācija, kuras laikā vairāk nekā 1 miljons cilvēku sadavās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur 3 Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. Jā, man šis notikums arī bija īpaši nozīmīgs, jo arī mani vecāki un vecvecāki piedalījās šajā simboliskajā baltiešu brīvības ķēdē, domājot tieši par mūsu, savu bērnu un mazbērnu nākotni. Šodien ir 1. septembris, ir tā īpašā septembra sajūta. Vai jums arī? Vasara bija saulaina, upēs un ezeros ūdens silts, pludmales vilinošas un kur vēl velosipēdas, krituļslides, vēja dēļi. Tas viss tik ļoti piestāv vasaras brīvdienām. Un ir tāds prieks atkal satikt savus klases biedrus, draugus un skolotājus un apjaust tradicionālajā 1. septembra lokā. Esam atkal pavirzījušies vienu soli tālāk. Un mūsu pulks kļūs vēl kuplāks, jo šogad mūsu kolektīvam pievienosies 121 1. klases skolēns, kurus audzinās skolotājas Lilita Vintere, Iveta Kurme, Ginta Pleša un Dina Brokāne. Aicinu 12. klases skolēnus un viņu audzinātājs Sandru Čapas un Ināru Putāni ievest. Aplaudējam un uzgavilējam mazajiem pirmklasniekiem un visiem 121, visiem. Un uzgavilējiet tiem 12, kuriem katram pie rokas ir
pa 2, pa 3 pirmklasniekiem. Gavilējiet, skolēni, aplaudējiet. Tagad var. Aicinu 11. klašu audzēkņus ienest valsts un skolas karogus. Svinīgo pasākumu veltītu 2014. 2015. mācību gadu sākumam skaitu par atklātu. Vārds Rīgas Juglas vidusskolas direktorei Aijai Mellei. Labrīt! Labrīt! Līdz šim es zināju, ka Dieviņš reizēm mēdz būt latvietis. Bet šorīt es domāju, ka Dieviņš varbūt ir pirmklasnieks un ar gladiolām nāk uz skolu. Varbūt Dieviņš ir skolotājs, kurš sagaida savus skolēnus skolas pagalmā. Bet varbūt Dieviņš ir mamma un tētis, kas poš savu pirmklasnieku skolai. Jo jūs paskatieties, kāda saule šodien pludo debesīs. Un tas nozīmē arī, ka ja mēs visi kaut ko ļoti vēlamies, jo mēs visi gribējām, lai vismaz nelīst, bet ka būs kaut kas tāds. Un tas nozīmē, ja mēs visi kaut ko ļoti vēlamies, tad tas arī piepildīsies. Un es jums novēlu visiem pirmklasniekiem, 12. un visiem pārējiem skolēniem tādu pat interesi, satikšanās prieku, mācīšanās gribu visu gada garumā. Šodien nav tas brīdis, lai daudz skatītos atpakaļ, un tomēr es jūs gribu visus iepazīstināt ar dažiem cilvēkiem. Un vispirms ar tiem, kuri uzsāks savas darba gaitas Rīgas Juglas vidusskolā. Latviešu valodas skolotāja Silva Čakle, 10. klases audzinātāja. Silva, kur ir? Rikšiem, skolotājs Maida.
Matemātikas un ekonomikas skolotāja Jete Gudete, iespējamās misijas skolotāja. Angļu valodas skolotāja, iespējamās misijas skolotāja Ilze Milēko. Informātikas skolotāja, direktora vietniece informātikas jomā Simona Zicāne. Angļu valodas skolotāja, direktora vietniece svešvalodu jomā Kristīne Samofala. Krievu valodas skolotāja Žanna Ļeščenko. Un vēl es jūs vēlos nevis iepazīstināt, bet man ir tas gods jums paziņot, ka ir daži cilvēki, mūsu skolas skolēns, skolotāji, vecāki un absolventi, kurus mēs mācību gada noslēgumā ierakstījām skolas goda grāmatā. Un vienīgais skolēns, kurš arī mācības turpina 10. klasē, ir Artūrs Mazarēvičs. Artur! Latviešu valodas skolotāja Ieva Kalniņa. Ieva Rikšiem. Un aplaudējiet Ievai. Vācu valodas skolotāja Natālija Meļņika. Deju skolotāja un ritmikas skolotāja Linda Tīļčika. Martas un Ilzes tētis Gundars Bergs. Viņš nav Marta, saņēmis Martai arī varat aplaudēt, jo viņa ir atgriezusies pēc gada dzīves Francijā, tajā pat klasē. Ilmārs Āboliņš, šodien arī gaviļnieks. Mārcis Martinsons, Mārtiņš Martinsons, piedod Mārtiņš. Un mūsu absolvents Mārtiņš Kāns. Uzgavilējiet! Pedagoga galvenais darba princips ir mīlestība. Vecāku galvenais dzīves princips ir mīlestība. Un katra skolēna un katra bērna galvenais dzīves princips ir mīlestība. Lai jums jauks jaunais mācību gads! Aiziet uz skolu ar labu domu, ar gaišu domu un skolas somu. Aiziet uz skolu ar labu domu, ar gaišu domu un skolas somu. Sakrāmēju skolas somu vakarā, lai nav jāuztraucas šajā sakarā. Kad no rīta celšos un uz skolu steigšos, viss man vienmēr kā
somu. Sakrāmēju burtnīcas un grāmatas, sakrāmēju zīmuļus un pildspalvas. Kad no rīta celšos un uz skolu steigšos, viss man vienmēr kārtībā. Vārds skolas sporta darba organizatoram Gintam Cimeram. Labdien! Labdien pirmkārt visiem pirmklasniekiem un topošiem sportistiem, es ceru, viņu vecākiem. Pagājušajā gadā mums pirmo reizi norisinājāms tāds konkurss kā gada sportiskākā klase un sportiskākais skolēns. Tika vērtēts, cik daudz skolēni piedalās sporta pasākumos, kādas viņa vidējās atzīmes, nav sports tikai primārais. Un šogad mēs arī nominēsim, apbalvosim tos cilvēkus, tās klases, tos bērnus, kuri bija paši veiksmīgākie gan sportā, gan mācībās. Sāksim mēs ar individuāli. Tātad trešajā vietā ir bija tā, ka viņām punktu skaits bija pilnīgi vienāds, sportā ņemot, un tad man bija jāņem tālākā vidējā atzīme, kāda bija. Un vienai māsai bija drusku augstāks vērtējums nekā otrai. Tātad trešajā vietā mums ir Marija Ģērķe. Asnāta Marija Ģērķe. Jā. Lūdzu, Asnāta. Otrajā vietā viņas māsa Irēna Madlēna Ģērķe. Māsai bija par 0,5 vai 0,3 augstāks vidējais vērtējums, tātad otrā vieta. Un pati čāklākā un sportā vienmēr man nekad neatteica un piedalījās visur, kur varēja. Un pirmajā vietā un gada titulu kā Rīgas vidusskolas sportiskākā skola 2013-2014. gadā sportiste Daniela Zunda. Jā. Un tā, kad sporta skolotāji visi pagājušajā gadā mudināja, un ka būs balvas, un kad gada sportiskākā klase iegūs kādu iespēju kaut kur paceļot vai daļēji paceļot, trešajā vietā mums pagājušajā gadā bija 5. A klase, šogad jau 6. A klase. Lūdzu, kāds pārstāvs. Otrajā vietā 4D klase, šogad jau 5D. Lūdzu, kāds pārstāvis ātri atskrien. Un pirmajā vietā un paši aktīvākie un arī pateicoties Danielai un visu pārējai klasē, kas piedalījās arī tādos sporta pasākumos, kuros es pat neaicināju, viņi paši piedalījās, tur skolotāji vairāk paldies jāpasaka, ir 6B un šogad jau 7B. Dabūja iespēju pat 200 6B. Būs iespējas kaut kur
pa autobusu samaksāt, lai nav bērniem jāmaksā. Jā, un tad paldies, konkurss arī šogad turpināsies, un paldies īpaši skolotājiem, klašu audzinātiem, kuriem es traucēju, kad nav jāiet uz matemātiku, vai kaut kur kādi bērni kaut kur atpalika, bet, es vienmēr mudināju viņus iet izlabot, un ceru, ka šogad jūs tieši klases audzinātais skolotāji būsiet atsaucīgi, jo sports ir viena no tām lietām, kur bērnu disciplinē, un... Ok, viss paldies, jauku jums mācību gadu. Vārds Rīgas Juglas vidusskolas absolventam Mārtiņam Kānam. Jā, gribētu teikt, ka baigi interesanti īsumā pēc pāris gadiem. Es tā šorīt pareiķināju, pirms 10 gadiem es pēdējo reizi stāvēju arī starp draugiem, klases biedriem, skolas biedriem. Un tagad jau stāvu arī šeit. Es tā pareiķināju, ka no skolas prom es netiek jau 20 gadus. Un es arī ceru, ka es netikšu. Jo man patīk šeit būt, atnākt sajust to enerģiju, kas no jums nāk, no skolotājiem vēl joprojām. Un tāpēc ar dažiem mēs teikamies arī vēlāk. Paldies! Vārds skolas vecāku pārstāvim Mārtiņam Martinsonam. Pirmkārt, skolai liels paldies par ierakstīšanu godu grāmatā. Un, 1. septembris vienmēr sāks ar jaunām cerībām, apņemšanām, sapņiem, un es visiem novēlu to piepildīt. Un es novēlu skolniekiem, visiem skolniekiem būt aizrautīgiem un patiešām izbaudīt mirkli, kad jūs esat skolā. Skolotājiem es novēlu enerģiju, pacietību un aizrautību, protams. Un vēl vecākiem es novēlu patiesu interesi par savu bērnu mācībām. Liels paldies visiem un lai jums veiksmīgs gads visaizraujošākā skolā Latvijā. Un tagad vārds pašiem jaunākajiem skolēniem. Šai rudenī paliek man 7. gads, es pierakstīju skolā, es liels no jau pats. Aiz mākoņiem saulīte uzdausīs drīz, un septembri 1. mums atnesīs. Aiz skolu es steidzos, uz stundu zvans sauc. Tagad mūsu skolotāju vēlējums. Labdien! Es novēlu tev laiku. Ne tādu laiku, kuru mēs pavadām nebeidzamā skrejienā, bet tādu, kuru mēs veltam cits citam. Es jums novēlu vārdus, ne tukšus, ne tādus, kas sāpina otru, bet īstus un vērtus. Es jums novēlu mieru, ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet tādu, kas īsts tevī pašā. Es novēlu prieku, ne tādu, kas sejā uzlikts kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no tavas sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts.
kas jūrā satikties, zinām pavadies, zaļais krastomēs glābusi, tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tevi nemīl neviens, tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tevi nemīl neviens. Laidīsim sapni pa priekšu, tā kā valodi valdu, pašu skaistākos vārdus, ilgāk taupīt nav vērts, ilgāk taupīt nav vērts. Cerībā mazgāsim acis, tā kā mircošā rasa, pašu skaistākos vārdus, ilgāk taupīt nav vērts, ilgāk taupīt nav vērts. Mūsu rokas kalnu, kas jūrā satikties, zinām pavadies, zaļais krastomēs glābusi, tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tevi nemīl neviens, tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tā kā tevi es mīlu. Tevi nemīl Un tagad, lai skan zvans uz pirmo mācību stundu. Yeah. Uz stundu ar klašu audzinātājiem. Uz... Tagad griežamies, lēnām, griežamies. Lēnām.
Ai,